Čau! Tātad 1. maijā notika velobrauciens Kritiskā masa. Galvenais mērķis bija likt autovadītājiem pamanīt velobraucējus uz ceļa un respektēt tos. Šajā video es pastāstīšu ne tikai par velospēdistiem, bet arī par policijas rīcību. Sākšu ar interesantāko, ar policijas rīcību. Visu velobraucienu laiku policija sekoja līdzi velobraucējiem un iejaucās tikai 2 reizes. Vienreiz pie Vanšu tilta, otrais pie Tirdzniecības centra Olimpija gāja pārējais. Līdz ko velobraucēji gribēja uzbraukt uz Vanšu tilta, policija nobloķēja ceļu. It kā jābraucot pa ietvi, jo tur ir 415. zīme, gājēju velospēdu ceļš. Jā, ir noteikums. Braukt ar velospēdu pa ceļu, ja tam blakus atrodas velospēdu ceļš, ir aizliegts. Bet 415. zīme nozīmē, ka tas ir gājēju un velospēdu ceļš, nevis velospēdu ceļš. Tikko piezvanījusi CSDD un viņi to apstiprināja. Policija pati nezina noteikumus. Otrā reize, kad iejaucās policija, bija pie Tirdzniecības centra Olimpija gāja pārējais. Velospēdists gāja pāri ielai un tur izveidojās diezgan gara automašīna rinda. Tādēļ 2 policisti ar motocikliem ieslēdza sirēnas un aizķērsoja ceļu gājējiem velospēdistiem. Brauciena dalībniekos tas izraisīja dziļu nepatiku. Viņi sāk protestēt. Bet kāpēc jāprotestē? Policija regulē satiksmi. Viņi palaida autovadītājus un pēc tam ļāva brauciena dalībniekiem turpināt ceļu. Tālāk mazliet par pašu velobraucienu. Velobrauciens bija tāds kā tūsiņš pret pastāvīgo kārtību, Bet, manuprāt, reti, kurš zināja ceļa satiksmes noteikumus, un gan jau ne visiem bija apliecības. Man gan ir velospēdas apliecība. Pārsvarā braukts tika pa ietvēm. Kāda jēga? Vai tad uz ietves mašīnas brauc ko? Mērķis taču bija likt autovadītājiem pamanīt velospēdus uz ceļa. Un šī iemesla dēļ, ka pārsvarā tika braukts pa ietvēm un nevis pa brauktuvi, šīs pasākums ir izgāzies. Jocīgākais tas, ka tika braukts arī cauri Vecrīgai, pat cauri galerijai Centrs. Jā, tur mums gana traucē automašīnas. Un velospēdis, kuriem bija ielas riteņi ar šaurajām riepiņām, pa bruģi negribējās braukt un viņiem nācās nest savus riteņus. Velobrauciena dalībnieki diezgan daudz pārkāp noteikumus. Pirmkārt, nebrauc vienā rindā, pēc iespējas tuvāk braukt uz labajai malai. Vairākās vietās arī šķērsoja gāja pārēj pie sarkanās gaismas. Un šķērsoja ielu braucot pa neregulējumām gāja pārējām, traucējot automašīnām. Un starp citu šajās vietās velospēdiem nav priekšrokas. Šķērsot ielu pa neregulējumu gāja pārēju ar velospēdu nav atļauts. Ja būtu luksfors, tad varētu. Nu jā, un pie Tirdzniecības centra Olimpija traucēja operatīviem dienestam regulēt satiksmi. Bet kopumā bija foršs pasākums. Izbraukājos, nosauļojos, man patika. Ceru, ka vairāk braukāsim pa ielām un ievērosim ceļa satiksmes noteikumus. Atā!